Atpakaļ. Mēs tā kā nevarējām parunāt, tāpēc, jo vakar bija vēls jau. Un tāpēc mēs tik švaki taisījām tos trikus, mēs kritām visu laiku. Un es tikko tagad nokritu, jūs jau to redzat, draugi, jā. Un jūs arī varat skatīties mana drauga klipiņus arī. Un manas klipiņus, kā jūs jau redzat. Jā, un mana mātīša šodien nav, jo viņam laikam kaut kur brauks, un nezinu, kaut kur. Jo, jā. Un mēs varbūt pēc tam, ka mēs sarunāsimies ar atkal Nielu, jā, tad mēs atkal taisīsim varbūt klipiņus. Jā, mēs taisīsim klipiņus, bet, jā, bet varbūt arī vēlāk, jo nezinu, ko viņi domās darīt, jā. 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 Nesakiet, kuras tādas spēles nopirkt, jo tas arī vienkārši ieiet play veikalā un vienkārši jūs tur atradīsiet. Tas ir kaut kas nav manu telefonu. Tādēļ, jā. Un kaut kā es domāju, ka jums arī šitā spēle patiks varbūt. Jo atceraties tajā klipiņā, es teicu, man, piemēram, tā spēle ļoti patīka, jo jums varbūt arī iepatiksies. Nezinu, varbūt arī neiepatiksies. Jūs pirmajā reizē būs ļoti grūti, jo jūs jau redzat, kā man ir. Jo tā ir arī jums būs. Ai, kā skrib. Jā, kaut kā man sanāk šitais arī. Jā, man vairāk patīk šitais tā izdarīt arī sāpīgi nokrits. Jā, tādēļ, jā. Es jau gribēju ladīt jaunu spēli, bet es domāju, ka šito arī paspēlēt netikmēr. Kaut kā vairs nesagribējās to spēli ielādēt. Pēc tam nākamajā klipiņā ielādēšu. Pēc šitā, kā beigsies tas klipiņš, tad es ielādēšu. Parādīšu jums. Laiks jau tūlīt būs pabeigts. Un pēdējo reizi taisu klipiņu. Un esmu lejā nokritis. Jā, ka mēs iesim apakaļ. Citā vietā vakarā. Tad mēs arī tūlīt taisīsim trikus. Jā, man kaut kā vairāk patīk te taisīt tos trikus. Te ir kaut kā drošāk, jo te pilnīgi ir pat vākās. Te viss kaut kas ir tik smogs. Rampas smogi izskatās, tikai nepatīk oranžā krāsā. Izskatās tā vienīgā lieta man nepatīk. Un es varbūt arī kādu dienu taisīšu Xboxā klipiņu, ja man sanāks, varbūt taisīšu. Jo tas klipiņš būs par Skylanderiem. Jūs jau zināt tos Skylanders un tā tālāk. Jā, un jums arī kā šodien ir brīvdienas, ja jūs gadījumā pēc nesat anglieši. Labāk būtu, ja jūs būtu latvieši. Pēdīgi krievi tie būtu vienkārši neļaut viņam skatīties, jo jūs jau zināt, kādi viņi ir slikti un tā tālāk. Jā, un Krievijā, divi bērni mums jau atnāca te un sāka viņi ir krievi, viņa brālis, tā meitenei krievs, bet tā pati meitene latvieta un krievieta. Jā, un viņi visiem met ar smiltīm pa galvu, tā kā met virsū viņiem. Un visi, kas savus vecākus ārā ar viņiem runās, viņš iet prom. Jā, un tādēļ, jā. Varbūt beigsim šoreiz un pēdējais rīciņš. Atā!